pajautājiet savam vecākam. Kas ir? Vai privātā īpašumā jūs varat tiesiski kaut ko izrakstīt, ja tas nav publiskā ārā uz ielas telpā. Jūs Tas ir nekur nevarat. privātais īpašums. Jūs nekur nevarat vadīt transporta līdzekli. Jā, es nevadīšu. Ārā es nevadīšu, bet jūs man ārā nekritiērāt. Nav starpība. Šeit tad nē, vienkārši atbrauc un jūs vienkārši man pajautājat, es atbildēju. Nē, mums tas ir video, kad jūs iebraucāt. Varbūt stāvē. Un kā tā mašīna ieripoja pat no savas? Būtu, ja kā priekšā mašīnā, tad jums nav nekā pierādīt. Ir mums video, ka jūs braucāt pēc stūras. Jā, es no stūra iebraucu pēc stūra. Nu nevar arī privātā teritorija braukt. Kad? No Alfa Reimā vispār Jūs nevar man ārā braukt. neaizturējāt. Kāpēc mums jābūt ārā? Tāpēc, ka privātā īpašumā ir cits likums. Parādiet mums tas ir likums. Kas tur mainās? Nekas nemainās. Parādi, kas ir atšķirīgs no privāta īpašuma no publiskās. Labi, tas ir jūsu privāta īpašums. Uz jūsu vārdu īpašums. Nu, respektīvi, tagad manējā bija šī draudzē. Labi, bet uz jūsu vārdu Resīt, tu īpašums. man centies iznīcināt. Savā īpašumā jūs varat kaut ko, Tas ir, respektīvi, mans īpašums. respektīvi nederēs. Es šeit dzīvoju, esmu. Nekad mūžā? Linda, zini, kas ir? Es iešu cietumā. Nē, es neko nedarīšu. Es iešu cietumā, un tu būsi laimīgi. Nē, tu esi laimīgi tagad? Tu esi laimīgi tagad? Tu mani nahu iznīcināji. Es tev, mīlēju, un tu mani iznīcināji. Paldies, es tevai mammai pateikšu arī, ko tu izdarīji atkal. Tu man vienreiz jau, mētenē, otrais mētenē, Tu man izprovicēji, man tavs ziņas viss ir. Un viss tas ies tiesā. Viss tavs Bet viņš jau provokācijas. mums jāvadara. Viss tavs provokācijas ies tiesā. Visas provokācijas ies tiesā. Un manējie čaļi visu to izdarīs. Kas savu čāļi, atkal tu man draudi? Nē, es tev nedraudu. Vienkārši tas, ka tu man provocēji. Tu man provocēji, lai es braucu uz šejiem pierādu to, ka tu esi vecs. Tu jau gribēji, tu teici, ka man tik bija kaut kā. Jā, bet tu man provocēji, domāju, brauc šur tagad. Tagad, ja tev ir tāds laiks un tāds laiks, tas ir. Bet es nezināju, ka tu dzērsi, bet tu soli. Bet brauc Tu man provocēji, tu zināji. Tā ir provokācija. Kā es zināju, ka tu Tev kauna nav? Nē, man nav. Lūdzu, ejiet iekšā, nevajag teikt viņu provocēt. Es vienkārši veču, es vienkārši nevaru, kā viņi man iznīcināja visu dzīvi, Es nevaru, viņi man vienkārši visu iznīcināja, Vienkārši visu iznīcināja, visu man atņēma, man dzīvi, Ar viņas, Es mašīnu papisu, ar viņas, nesamaksāju, neko, Telefons, visu, sadevu visu, Dar šitā jobera otrais, ka viņa aizgāja, Dar šitā jobera, Un šodien man izprovocēja, Šodien samīļoju viņas, Es nopirku paiku, ieraudzīju, ka taisa remontu, viņi man visu laiku, atgūd. Es saku, kaut kas nav kārtībā, man ne? Viņi man atgūd, saka, ko tik ilgi remontu taisa, Un reiku, šitam pideram, reāli, taisīt remontu, Manējo to, ko es ieguldīju, viss iekšā. Šito ceļu es visu taisīju, šķūnu taisīju, viss remontu iekšā, Viss manējā nauda, Es visu padības. Man nav vispār nekā jau vairāk, man vienkārši ir pīzdēts, Tā, ka cilvēks būtu gatavs pakāpties jau, Dar viņas, Es nekad dzīvē nebija cilvēkam atdevis savu sirdi tā. Nekad. Man ir pīzdēts, vienkārši pīzdēts,